zaļais vilnis. Bija laiks, kad es ļoti ticēju, ka energoefektīvās spuldzes uzlabos manu dzīvi, bet pa šiem laikiem esmu sapratusi, ka Latvijā valdošais mainīgais spriegums šīs spuldzes ātri nokauj, un man ieguvuma vietā ir tikai rūpes, kur šo bīstamo atkritumu likt. Tagad es mēģinu saprast, kas ir LED lampas. Aizgāju uz veikalu, nesapratu neko, nopirku, kā smējos, 3 vatus par 3 latiem. Ieskrūvēju šo spuldzīti, un man viņa nepatika. Tagad pēc padoma esmu atnākusi uz uzņēmumu ledlampas.lv pie Raita Bebra, lai saprastu, kāda LED lampa man ir vajadzīga. Skaidrības labad es iepazīstināšu tevi ar visiem iespējamiem veidiem. Tātad te mēs redzam, ka šobrīd ieslēgta kvēldiegas spuldze 60 vatu ekvivalents. Ieslēdzam fluorescento spuldzi. Spoža, skaista, toksiska. Un paskatāmies, cik tērē šī spuldze. Tev ir tāds mērījums. Mēs redzam, ka tie ir 14 vati. Tātad 60 vatu vietā mēs ieguvām 14. Un tagad ieslēdzam analoģisku LED spuldzi, kura tērē 8 vati. Ne tik ļoti ieguvums ir tajos vatos, ko jūs jutīsiet savā kabatā, bet ieguvums ir tajā apstāklī, kad šī fluorescentā spuldze atkarībā no tās cenas kalpos vai nu 1000 vai 6000 stundas. Savukārt minimālais mūžs LED spuldzē ir 30,000 stundas, bieži vien arī 50,000 stundas, un visdrīzāk jūs to izmetīsiet ārā vai mainīsiet, tāpēc, kad būs nākusi pēc šiem 5 vai 15 gadiem jauna tehnoloģija, kas no 1 vata spēs ģenerēt ievērojami lielāku gaismas apjomu. Bet šī LED spuldze 8-vatīgā, kur tu man rādi, ir tāda apaļīga, viņa izstāsta tā kā jau parastā spuldze, pie kādas mēs esam pieraduši. Es nopirku tādu kā tādu bateriju, un viņai bija vēl zaļa gaisma malās. Man liekas, ka LED lampu kvalitāte arī atšķiras. Pats galvenais, kas būtu jāievēro izvēloties LED lampas, ir radiators. LED lampas tieši tāpat kā... Tas ir tās rieviņas pie sienas, jā? Tieši tāpat kā fluorescentās lampas un kā kvēldiegas spuldzes, viņas visas karst. Karst viņas 9 reizes mazāk nekā fluorescentās un 25 reizes mazāk nekā kvēldiegas spuldzes, bet šo karstumu ir vajadzīgs speciāli un gudri novadīt. Nenovadot karstumu no LED diodēm, diožu mūžs ievērojami samazinās. Līdz ar to jūs neiegūsiet šo te efektu 50,000 stundas darba mūžu. Bet kas vainas te spuldzītē, kur es nopirku parastā miesta veikalā? Viņai vispār nebija radiatora kā tāda. Iespējams, darbinot viņu pusstundu vai 15 minūtes dienā, viņas mūžs varētu būt gadi, bet lietojot viņu 8 stundas dienā, noteikti viņa dažu mēnešu laikā beigsies. Jo vienkārši šīs diodes beigs eksistēt, viņas pārdegs. Zini, es jau esmu pamanījis, ka tā zaļā josliņa, sākumā tur bija kā centimetrs, ne jau 3-4 centimetri, tā zaļā gaisma, kas tad, acīm redzot, viena no diodēm jau sāk beigt savu pastāvēšanu. Nu, ja es nepazītu tevi, Raiti, tad es pateiktu, ka LED lampas ir sliktas, labas nemēdz būt un nekad mūžā es tādas nepirkšu. Tas man jāzina, lai neiegrābtos. Pamatā jāvērtē izstarotās gaismas daudzums pret vatiem. Tātad jāaizmirst šis vienkāršo vatu princips, kur mēs zinājām, ka 60 vatu spuldzīte būs tik spilgta un 100 vatu spuldzīte būs spilgtāka. Tagad ir tā, ka ir 8 vati, 5 vati un īsti arī šie vati vairs neko neizsaka, jo diodes ir dažādas un iekšā tur ir tāds transformators un šis transformators arī var būt vairāk vai mazāk kvalitatīvs, līdz ar to viņš var tērēt vairāk vai mazāk. Bet tas, kas ir svarīgi, ir lumeņi, kas raksturo izstarotās gaismas daudzumu. Tas ir jautājums, kam ir jāpievērš vislielākā uzmanība. Es saprotu, ka man vajag kāds 2000 lumenus. Spuldze, lai viņa spīdētu apmēram tikpat spoži kā 60 vatu spuldze, tā kvēldieга pierastā. Nē, tie būs 600 lumeņi, kas būs ekvivalenti 60 vatu kvēldiegas spuldzes spīdēšanai. 60 un 600. Jā. Kvēldiegas spuldzes, jo tā jauda ir lielāka, jo arī viņas paliek efektīvākas, bet pie mazām jaudām viņas nav tik ļoti efektīvas. Līdz ar to 600 lumeņi ir tas, kas būtu jāmeklē, lai aizvietotu 60 vatu spuldzi. Tagad jau kāds 5 minūtes šīs spuldzes ir degušas. Pie kvēldiegas spuldzes vispār pirkstu nevaru pielikt. LED lampa mierīgi paņem rokā un var turēt ilgi. Un
Tā ekonomiskā taču arī ir ļoti sakars uz te. Es arī tikai varu pielikt pirkstu un atraut. Kvēldiegas spuldzē mēs varam nomērīt ar termometru, tie ir apmēram 80 grādi Celcija. Fluorescentā spuldze ir sakarsus līdz 69 grādiem, turpat 70. Un ja mēs ļoti centīgi meklēsim to karstāko LED vietu, tad 30 grādi ir mūsu LED spuldzei. Degšanas ilgums ir viens un tas pats. Bet kas tur spīd? Tās ir diodes, kuras ir ražotas no indija gallija nitrīta, un elektronu kustības rezultātā izdalās fotoni, kas tad ir gaismas pamata elements. Un šo lampiņu ir iespējams sadaudzīt? Atšķirībā no kvēldiegas spuldzes un no ekonomiskās spuldzes, LED spuldzes ir daudz izturīgāks pret triecieniem. Jā, ir iespējams sadaudzīt droši vien no 9 stāvu mājas augstuma. Ja tā krīt, tad no viņas nekas pāri nepaliks, bet ja tā nokritīs no griestiem, jūs neveiksmīgi viņus krūvēsiet savā lustrā, tai pilnīgi nekāda vaina nenotiks. Tur apkārt nav stikls, tur ir plastmas. Jā, jo tur ir plastmas, un ja pat arī šī spuldze nokrīt, tad nav jābaidās par kaitīgo dzīvsudrabu, kas varētu izlīt pa jūsu grīdu un saindēt jūsu bērnus, atšķirībā no fluorescentās, kas ir ekonomiskā spuldze. Un vai ieslēgšana un izslēgšana viņas mūžu nesamazina? Ieslēgšanas un izslēgšanas reizes ir atkarīgas no katra LED diožu ražotāja noteiktās tehniskās specifikācijas, bet tās svārstās starp 100 un 150 tūkstošu reizēm, kas pilnībā pietiek jūsu visam mūžam. Plus vēl neietekmē pilnīgi svārstības elektroenerģijas tīklā, jo šīs spuldzes iebūvētais transformators ļauj LED diodei darboties ļoti plašā amplitūdā no 80 līdz 265 voltiem. Un Latvijas mainīgie laika apstākļi šo LED lampas mūžu nesamazina? Atšķirībā no fluorescentajām lampām, kuras izskrūvējot, piemēram, kādā āra lampā, temperatūrā, kas Latvijai ir raksturīga -10, -15 grādos, viņi var arī nemaz neiedarboties, neieslēgties, bet šī LED spuldze līdz -30 grādiem jūtās ļoti labi un komfortabli, un viņa spīdēs tikpat spilgti kā kvēldiegas spuldze. Un pirtī var tādu skrūvēt? Pirtīm arī ir, un zem ūdens ir LED, vienīgi tur ir speciāla hermetizācija un speciāla driveri, kas spēj izturēt šīs te augstās vai mitrās vides. Tad vienīgais, kas man mulsina, ir cena. Ar cenām ir tā, ka vairums to spuldžu ir radītas Ķīnā, transporta izmaksas ir tik, cik viņas ir. Kvalitatīvākam produktam viņas ir vairākas, jo tur ir LED radiators, kurš ir smagāks. Visas LED sastāvdaļas ir pārstrādājamas. Korpuss ir no alumīnija, kas ir vairāk kārtīgi pārstrādājams. Tur ir plasmas, kuru arī var reciklēt. Nepārstrādājamā daļa no spuldzes varētu veidot apmēram 2 līdz 3%. Šis te būtiski atšķirās no fluorescentajām spuldzēm, kuru saturs ir gāzes un dzīvsudrabs ir kaitīgs dabai, kurām ir nepieciešama speciālā pārstrāde, lai viņas varētu likvidēt. Kad Twitterī vajadzēju, kur man pirkt LED lampas, man cilvēki teica, pērc internetā, jo veikalam ir liels uzcenojums. Jā, godīgi sakot, mēs savos pirmsākumos, lai saprastu vispār, kas tas par produktu tāds ir, arī pirkām internetā. Apmēram puse no dažādos ārzemju portālos nopērkamajiem spuldzēm ir jau izdegušas pirmajā mēnesī, citas pirmajos 3 mēnešos, bet principā jāapzinās ir tas, ka pērkot 2 vai 3 spuldzes, jebkuram ražotājiem tas ir nenozīmīgs apjoms, un jūs neesat interesants kā klients šai milzīgajai rūpnīcai. Pērkot pie vietējiem pārdevējiem, jūs iegūstat vairākas priekšrocības. Viena no tām ir konsultācija, un otrs ir garantija, kuru jūs varat realizēt ne tikai caur internetu, bet fiziski atnākot arī uz biroju vai veikalu. Un tāpēc savas dzīvē otrās LED lampas esmu atnāks uz uzņēmumu LED lampas LV, un mani konsultēja Raids Bebris.